Tātad sākšu ar kādu no jūsu jautājumiem. Kā ar jūsu palīdzību var uzlabot veselību? Nu, kopumā tātad, ja runājam par dzintaru dziednīcu, tad pamatlieta, kāpēc dzintaru dziednīcu strādājam ar dzintara preparātiem, tātad dzintars tiek pārstrādāts medicīnas vajadzībām, medicīnas un kosmetoloģijas vajadzībām, un dzintara preparāts, tātad dzintara pulveri, pūderi, dzintara smiltis, dzintara eļļa, dzintara skābi izmantojam masāžās, dažādās veselības sakārtošanas procedūrās. Līdz ar to tātad mūsu mājaslapā arī var iepazīties tiešām dziļāk un pamatīgāk ar to, kādas ir šīs dzintara īpašības, kāpēc viņš būtu vajadzīgs un ko dzintara skābe un dzintara eļļa, kas ir pamat darbīgās vielas, ko viņas dara mūsu organismā un kā viņas mums varētu palīdzēt. Papildus tātad nodarbojos arī ar folu diagnostiku un maratonu dalībniekiem piedāvājam gan folu diagnostikas izmeklējumus, gan arī svara kontrolas programmu. Un tātad atsevišķi šeit ir jautājumi par to, ko var noskaidrot ar folu diagnostiku. Tātad pamatlieta ar folu diagnostiku ir iespēja noskaidrot orgānu vai orgānu sistēmu funkciju. Kāda ir šo konkrēta orgānu sistēmu funkcija? Jo tiek veikti mērījumi orgāniem un orgānu sistēmu atbilstošajos akupunktūras punktos, un tādā veidā katram cilvēkam individuāli ir iespēja pārbaudīt, kā strādā konkrēti orgāni vai konkrētās orgānu sistēmas. Līdz ar to, ja runājam par svara samazināšanu vai vielmaiņas problēmu risināšanu, tad ir iespēja atrast tos orgānus vai orgānu vai atsevišķās sistēmas, kuras nestrādā pietiekoši, teiksim, ātri vai labi, un tad jau arī meklēt tālāk iespējas, kas ir tās vielas, kas ir organismā deficītā, kas ir tās vielas, kuras ir vajadzīgas, lai šo orgānu darbību stimulētu, uzlabotu. Līdz ar to veicinātu vielmaiņu, līdz ar to arī veikt šo svaru korekciju labāk. Kā tiek mērīts? Ar ko tiek mērīts? Kā tas viss notiekās, teiksim? Labi mērīt, tas ir, teiksim, centimetriem, teiksim, kā tas mērās? Jā, folu diagnostikā tātad tiek izmantots folu diagnostikas aparāts. Kā tas notiek, ka pacients atnāk pie jums uz folu diagnostiku? Ko jūs viņam darat? Tātad, folu diagnostikā tiek izmantota diezgan zināma akupunktūras sistēma, kur izmanto gan punktu masāžās, gan adatu terapijā. Tātad, folu diagnostikā tiek izmantoti tie punkti, kuri ir sakopoti uz cilvēka plaukstām, uz rokām. Tātad uz pirkstu vispusītes un iekšpusītes, dēlnā. Kaut kā, teiksim, spiež uz enerģētiskiem punktiem, vienkārši kā tā diagnostika notiek, jo, teiksim, es piespiežu ar adatiņu uz vienu punktu, un tad, teiksim, tā notiek tā diagnosticēšana, teiksim, kā jūs diagnosticējat, ka tas punkts, enerģētiskais punkts vai bioloģiskais punkts, vai viņš strādā, vai viņš nestrādā, kā var noteikt to diagnozi, teiksim, kas man var... Tātad katram orgānu sistēmai atbilstoši savs akupunktūras punkts, un folu diagnostikas pati šī mērījuma būtība ir, ka uz šo akupunktūras punktu, iedarbojoties ar ļoti nelielu strāvas impulsu, mēs par šo nervu ķēdīti uz konkrētu orgānu sistēmu palaižam tātad šo impulsiņu tātad vienā rokā, un otrā rokā atrodas pasīvais elektrods, kurā šis impulsiņš tātad nonāk, un veidojas noslēgta elektriska ķēde ar mērinstrumentu, ar mēraparātu, kurš mēra šī orgāna pretestību elektriskajam impulsam. Jo jau pēc definīcijas, tātad mainoties orgāna funkcionālajiem stāvoklim, mainās viņa pretestības spēja elektriskajam impulsam. Līdz ar to var izmērīt katrā šajā akupunktūras punktā organismu, konkrēti orgānu sistēmas pretestību. Tas ir arī pamats, uz kā balstās šī diagnostikas metode, un tieši tāpat arī šajā testēšanas ķēdē ievadot jebkuru jau elektroniski sagatavot informāciju vai ieliekot jebkuru preparātu, medikamentu, ēdienu, pārtikas produktu. Tātad ir iespēja izmērīt, kā konkrēti orgāns vai organisms kopumā reaģē uz šo vielu. Tātad folu diagnostika faktiski var izmērīt
un noteikt, kuras vielas cilvēka organismam ir nepieciešamas, kuras nerada pretreakciju. Tātad, pret kurām organismam nav alerģiskas reakcijas vai pretreakcijas. Tas nozīmē, ka arī, piemēram, ar FOL diagnostiku var noteikt alerģijas vai kaut kādu preparāta nepanesību vai kaut kādu produktu nepanesību? Jā, tieši tā. Tātad var noteikt gan alergēnu, gan produktu nepanesību, tikai tad ir šim konkrētajam produktam vai šai vielai, kuru mēs gribam pārbaudīt, ir jābūt līdz, lai viņu reāli šajā testā var uzlikt uz šī testa laukuma un izmērīt konkrēto lietu, jo savādāk mēs viņai netiekam klāt. Jā, ir jābūt konkrēti gan šim izmērāmajam, šim objektam, šai vielai vai šai lietai ir jābūt klāt, un šim pašam cilvēkam ir jābūt klāt, jā, lai būtu iespēja. Tas nozīmē, teiksim, ja cilvēkiem ir alerģijas pret kaut kādiem konkrētiem produktiem vai pret kaut kādiem metāliem, vai pret zeltu, sudrabu vai cinku, tad, teiksim, praktiski viņš nāk ar tiem savām lietiņām pie jums, jā, un, teiksim, diezgan bieži nāk cilvēki gan ar saviem kaut kādiem pašu gatavotiem preparātiem, gan rotas lietām, gan ir iespēja pārbaudīt tieši tāpat zobu materiālu lietas. Faktiski, jebkuras zāles tieši tā, jebkuras vielas, kuras cilvēks grib lietot savas veselības sakārtošanā, ir iespēja izmērīt. Tātad, vai organismam ir pretreakcija šo vielu vai nav, un kādā devā šī viela organismā būtu nepieciešama. Un kā ar FOL diagnostiku varētu palīdzēt cilvēkiem atbrīvoties no liekiem kilogramiem? Un tieši tā, ka nosakot pirmkārt orgānu funkciju, tieši to konkrēto orgānu, kuri nodarbojas tātad ar pamatā ar vielu maiņu, ja, arī tas pats aizkuņģīta sakniņa un viss nierītis tieši tāpat tās pašas orgāni, gan arī citi orgāni, kuri regulē šo konkrēto vielu maiņas orgānu darbību, ja, līdz ar to saprast, kura orgānu sistēma vai kurš orgāns ir tas, kurš tad īsti rada šo problēmu. Kāpēc tā vielmaiņa nenotiek pietiekoši aktīvi, pietiekoši ātri, vai arī gadās, protams, ka notiek par ātru, ja, un cilvēks netiek vienkārši pie šiem kilogramiem klāt, ja, bet ir arī, biežākais gadījums, protams, ir, ka šie kilogrami ir par daudz, ka vienkārši ir lieki. Un pēc diagnostikas, kas, teiksim, notiek, pēc tam jums kaut kādas ēdienkartes iedodat vai kā notiek, teiksim, ja cilvēks atnāk pie jums, teiksim, tā ir tikai diagnostika, un kas notiek pēc tam, teiksim, kā jūs palīdzat, teiksim, risināt to problēmu? Diagnostika ir ne tikai tas, ka izmēra orgānu konkrētā funkciju un nosaka, kurš un kā strādā, bet arī tiek noteikti vielu deficīti organismā. Kas ir tas, kuras ir tās vielas, kuras organismā trūkst, vai tie ir vitamīni, mikroelementi, makroelementi, kas ir tas, ka organismā ir par maz, un arī tiek noteikts, izmērīts, vai konkrētās šīs vielas, kuras mēs tā kā esam atraduši, ka viņas ir deficītā, dodot šim organismam, dodot cilvēkam, vai šī konkrētā orgānu vai orgānu sistēmas funkcija uzlabojās. Tātad faktiski tiek atrastas tās vielas, kuras ir nepieciešamas, lai uzlabotu konkrētu orgānu funkciju. Un tālāk jau cilvēkam ir iespēja pašam saprast un izvēlēties, vai viņš iet uz mājām un pēc savas saprašanas meklē šos preparātus kādus, vai aptiekā iet iegādājas šos konkrētos vitamīnus, mikroelementus, vai viņš mēģina ar uzturu papildus kaut kā uzņemt šīs vielas trūkstošās, to jau tad uz vietas arī izrunājam, kā to varētu izdarīt. Tieši tāpatās arī, kā varam izveidot uzturu līdzekļu tabulu, kur arī ietilpst svara kontrolas programmā, tātad, kur uzturu līdzekļi tiek piemeklēti pēc dažādiem atlases principiem, pamatā tātad tiek izmantots, tātad ar datorprogrammas palīdzību šis tiek viss veikts, tātad gan pēc ajurvēdas ņemot vērā konkrētā cilvēka dzimšanas datus, gan pēc cilvēka asinsgrupas, izmantojot asinsgrupu diētu principus, gan arī, ja ir kādas konkrētas diagnozes vai arī tātad šī svara samazināšanas diēta, kas ir arī pieslēdzama tātad klāt pie šiem atlases principiem, un tātad katram cilvēkam individuāli ir iespēja izveidot šo uzturu līdzekļu tabulu, kurā uzturu līdzekļi, pieņemsim, vai tie būtu piena izstrādājumi, vai graudaugi, vai gaļas izstrādājumi, zivju izstrādājumi,
tātad dažādi produkti, garšaugi, tējas, visi iespējami uzturlīdzekļi, kas mums apkārt ikdienā ir pieejami, faktiski tiek šīs grupiņās sadalīti ar atbilstošām cipariem, atbilstošām vērtībām no +8 līdz -8. Atkarībā no tā, teiksim, kas būtu cilvēkam veselīgākais. Tātad no +8 līdz +4 skaitās kā uztur vērtīgas un organismam vēlamas praktiski atveseļojošas vielas, līdz 0, tātad normāla ikdienas pārtika, tātad no negatīvajās vērtībās esošajiem pārtikas produktiem, uzturlīdzekļiem būtu vēlams izvairīties. Tātad jo lielākos mīnusos, jo mazāk viņš būtu jālieto. Līdz ar to tad arī pieejot veikalā pie plaukta ar līdzīgā cenā esošām, teiksim, uzturlietām, ja jums ir iespēja izvēlēties to, kas jūsu organismam būtu nepieciešams, būtu vajadzīgāks un noderīgāks, nevis paņemt kaut ko, pieņemsim, kas varbūt nav tik labvēlīgs jūsu organismam veselības kārtošanai. Un tad papildus varētu būt tāda dzintara masāža vai masāžas, teiksim? Masāža kā tāda, jā, pirmkārt, tātad organisma stimulēšana kā tāda masāža ir patīkama nodarbe, gan relaksēties un atbrīvoties no ikdienas stresa, bet tomēr tad no masāžas veidiņiem pamatā izvēloties, vairāk tomēr limfodrenāžas un kādas konkrēti orgānus stimulējošas masāžas, tieši tāpat tās var darboties ar punktu masāžām, segmentāro masāžu, ja kad mēs panākam jau konkrēto, veicinām ar masāžu konkrētu orgānu sistēmu darbību. Teiksim, tie, kam ir nepieciešams uzņemt varbūt liekos kilogramus, ar viņa īpašībām. Teiksim, vai tas var palīdzēt, tas ir kā blakus produkts, un dzintara masāža vai dzintara produkti, dzintara eļļiņas un viss kaut kas tam vajadzīgs. Ko jūs piedāvājat? Pamatlietas no dzintara, tātad ir, kāpēc dzintara procedūras izmantojam, kāpēc dzintaru vispār izmantojam veselības kārtošanā un skaistumkopšanā. Divas pamatdarbīgās vielas, dzintara eļļa un dzintara skābe. Dzintara skābe katra cilvēka organismā jau esoša viela, kura organismā nodrošina šūnu vielmaiņas ātrumu, šūnu atjaunošanās spēju un imūnsistēmas stabilitāti. Par cik organisms šo dzintaru skābi atpazīst, jau kā organismam vajadzīgu un esošu organismā esošu vielu, tad dzintaru skābei ir tā īpašība, ka viņa iekļūst organismā caur šūnu membrānām, faktiski nonākot asinsritē. Līdz ar to strādājot caur ādu, strādājot ar masāžu, faktiski mēs stimulējam organismu kā tādu atjaunošanās spēju, šūnu atjaunošanās spēju, jo dzintara skābe veicina šūnu vielmaiņu tieši pātrinot un uzlabojot šūnas elpošanu, šūnas apgādi ar skābekli. Līdz ar to šūniņi ātrāk atjaunojās, un tas attiec ne tikai uz ādas šūnām, bet arī uz tieši visu organismu orgānu darbību, teiksim, ja, ka šī orgānu darbība tiek kārtot, stimulēta un tiek izvadīta arī liekie toksīni. Kā dzintara skābe, viņa, teiksim, tiek uzklāta uz ķermeņa, teiksim, vai kā tas ir notiek? Masāžas laikā strādājam uz ķermeņa ar dzintaru masāžas eļļu un ar dažādās frakcijās smalcinātu dzintaru. Pamatā tas ir dzintaru pulveris, jo viņš strādā gan masāžas laikā kā viegls pīlings, tātad ādas virsējās slānītes tiek notīrīts, noņemts, liekās šūniņas nost, ādas kātiņas tiek noņemtas nost. Otra lieta, ka ar šo mazliet abrazīvo piedarbību tiek stimulēta ādas asinsrite un smalku asinsvadu asinsrite tieši ādas virsējos slānīšos, kuri tieši tāpat veicina šūnu vielmaiņu un organismu vielmaiņu kopumā. Tieši tāpat arī masāža ar dzintaru pulveri, dzintaru smiltīm ir viena no diezgan efektīvām anticelulītu procedūrām, kur arī šo izmanto vai nu tikai masāžās, vai nu masāžu kopā ar ietīšanu, un arī panāk ļoti labu efektu gan ādas nostiepšanā, teiksim, šī lifting efektiņa, jā, gan arī tieši veicina vielmaiņu konkrētajās problēmu zonās. Jā. Vai dzintara masāžu var izmantot visas grupas, cilvēku grupas, vai, teiksim, ir kaut kādas kontraindikācijas, kuriem netrīkst izmantot dzintara masāžu? Jā, kontraindikācijas dzintaram faktiski ir viena kontraindikācija. Tātad, ja cilvēkam ir izteikta alerģija pret citrusaugiem, jo dzintara skābe strādā līdzīgi kā citrusaugļu skābes. Līdz ar to, ja ir reakcija uz citrusaugiem alerģiska,
tad šīs procedūras ar dzintaru skābi, ja mēs izmantojam viņu koncentrētā veidā, ja, tad varētu būt, ka šo alerģiju pagākt uz augšu. Ja. Strādājot ar smalcinātu dzintaru pulveri, dzintaru smiltīm, šādas lietas neesmu novērojis. Teiksim, vai par to folu diagnostiku un uztura uztura tabulu, vai viņu var piemērot visām grupām, vai, teiksim, vai maziem bērniem to arī, vai, teiksim, folu diagnostiku un uztura tabulu, teiksim, arī maziem bērniem var veikt? Folu diagnostiku var veikt arī bērniem, tas nekādā veidā viņiem nekaitē, vienīgais, ka mazajiem grūtniecēm arī droši. Grūtniecēm arī tas ir droši, absolūti nekaitīgi. Un tas, ka šī diagnostikas laikā attiecīgi tad ir punkti, kurus mēs vienkārši nestimulējam un nepārbaudam, bet tie ir saistīti tieši ar to, lai grūtniecībai nekādā veidā neskādātu pat domās, ja? Bet lai tiktu skaidrībā galvenokārt ar māmiņas veselību, ja, un saprastu, kas viņai ir nepieciešams, ja, un ja ir kādas problēmas, tad kā to risināt. Un par bērniem? Par bērniem tātad mazākais, ar ko es esmu strādājis, jaunākais ir bijis 2,5 gadu vecs, ja, pamatā tātad jau no 3-4 gadi tas ir droši, jo galvenais, lai mazais ir spējīgs nosēdēt kādu brīdi mierā un lai ar viņu var sarunāt, ja, ka viņš iedod onkulim roku, un kurā tiek sameklēt tātad šie punktiņi, ja. Jo pilnu testu bērnam nevienmēr veids. Parasti jau mazos ved ar konkrētām, teiksim, problēmām vai jau kaut kādu mērķi, kāpēc tad ir vajadzīga šī diagnostika. Un tad izrunājot ar vecākiem jau konkrētāk šīs lietas, baudam ar konkrētos punktus, konkrētos orgānu sistēmas, kuras tad varētu būt saistītas ar šo problēmu. Nevis veicam šo pilno testu. Ja. 100 akupunktūras punktus mēs mazam bērnam nepārbaudīsim, lai gan normāli diagnostikā tātad pie šī skaita pie 100 punktiem tiek pārbaudīts folu diagnostikas laikā. Un aptuveni cik ilgi tā diagnostika ilgst? Diagnostika ir aptuveni stundu, pusotru, tas gan atkarīgs šis laika intervāls no tā, cik ir tātad problemātiski šī lieta, jā, cik dziļi tālāk būtu jāmeklē šie punkti, jāskatās, vai arī preparātu piemeklēšana, cik tas norit dažādās diagnozēs, dažādās situācijās, tas ir dažādi. Bet pamatā tas ir aptuveni stundu līdz pusotrai stundai. Laipni lūgt, Dzintaru dziednīca.